Labdien! Šodien stāstīšu par ceļa zīmju darbības robežām. Ceļa zīmes mēs esam iemācījušies, zinām, ko viņas nozīmē, bet ir aizķeršanās ar to, cik tālu tad šīs zīmes darbojās un kas tad mums ir jāsaprot, jāievēro. Esmu uzliejis jaunu asfaltu stāvfels, tātad imitēts krustojums, atrodamies uz galvenā ceļa un ieraugam ceļa zīmi, šobrīd ieraugam ceļa zīmi krustojums ar mazāk svarīgu ceļu un ceļa zīme apdzīt aizliegts. Ja? Tad jebkura zīme, gan apdzīt aizliegts, gan visas pārējās, darbojās līdz krustojumam. Tātad līdz krustojumam mēs nedrīkstam apdzīt, pārbraucam krustojumam pāri, drīkstam apdzīt. Kāpēc ceļa zīmes darbojās līdz krustojumam? Tāpēc, ka krustojumā mums izbrauc ārā auto, pagriežās pa kreisi, un viņš nezina, ka šeit stāv ceļa zīme apdzīt aizliegts. Tātad, ja apdzīt aizliegts ierobežojums turpinās, tad aiz krustojuma būs jau nākošā ceļa zīme apdzīt aizliegts. Ja? Tas pats arī no labās puses, ja auto brauc ārā, viņš nevar zināt, ka, teiksim, te kaut kur ir kaut kāda zīme apdzīt aizliegts. Tāpēc visas zīmes darbojas līdz krustojumam. Būs atsevišķs izņēmums zonas zīmes, bet par to mēs runāsim vēlāk. Tālāk apskatām zīmes, brīdinājuma zīmes. Tad brīdinājuma zīmes ir līkumains ceļš, zvēri, remontu darbi, vēl tur ir gājēji pārējais, tev ir vēl viena brīdinājuma zīme, nelīdzens ceļš. Tātad brīdinājuma zīmes mēs uzstādām, brīdinājuma zīmes tiek uzstādītas 50–70 metrus pirms notikuma apdzīvotās vietās. Tad, ja mēs esam apdzīvotā vietā, tad brīdinājuma zīme tiek uzstādīta 50–70 metrus pirms notikuma. Ja? Tātad, ja ir uzstādīta šī zīme, tas nozīmē, ka apdzīvotā vietā pirmais līkums, šajā zīmē gadījumā pa kreisi, pirmais līkums nebūs šeit kaut kur uzreiz, bet pirmais līkums būs pēc 50–70 metriem, un tad būs līkums pa kreisi. Ārpus apdzīvotām vietām brīdinājuma zīmes uzstāda 150–200 metru attālumā pirms notikuma. Tātad, ja šī zīme ir ārpus apdzīvotas vietas, ja, tātad ārpus apdzīvotas vietas pirmais līkums būs pēc 150–200 metriem. Un šeit vēl nāk klāt priekšrocības zīme, kad krustojums ar mazāk svarīgu ceļu, arī šo zīmi ārpus apdzīvotas vietas uzstāda 150–200 metrus pirms krustojuma. Tātad, ja mēs braucam, mēs ieraugam šo te zīmi, tas nenozīmē, ka tas krustojums būs tepatās kaut kur tūmā, ja, pa labi, pa kreisi. Mums ir jāsaprot 150–200 metri. Un mums ir pietiekami daudz laika sabremzēt, ja mēs gribam griezties pa labi, pa kreisi, vai vienkārši ieslēgt papildus uzmanību, pievēršot nedaudz uzmanību labai kreisai pusē, kas uz šiem ceļiem notiek. Kaut kā tā. Vēl es gribēju ātri visu pastāstīt par zīmēm šīm te ceļa ierobežojuma, dzelzceļa zīme, kur ir zīme, ceļa zīme, signāla stabiņš. Ja? Tātad šīs zīmes arī mums ir jāsaprot, ja? Un jāsaprot tas, ka pie šīm zīmēm mums jāskatās, uz kur šīs te slīpās līnijas. Ja, tad, ja mums ir kaut kāds ierobežojums ceļa remontu un tā tālāk, mums ir jāsaprot, ka ja tas stabiņš ir uzzīmēts,
tad uz tā stabiņa mums ir savilktas šīs te līnijas, nevis uzzīmēt, bet uz ceļu uzstādīts. Uz šīs te līnijas uzliekam bumbiņu, un uz kuru pusi bumbiņa ripo, gar to pusi mums šai zīmē garām ir jābrauc. Tātad šī zīme ir labā pusē, šī zīme ir kreisā pusē. Kreisā pusē, labā pusē. Skatāmies uz svītrām. Ir šobrīd lieli remontdarbi. Latvijā tiek ceļi būvēti un bieži ir dažādi sašaurinājumi. Ceļu strādnieki šos noteikumus zina, diezgan precīzi. Ir atsevišķi izņēmumi, kurus it kā varētu fotografēt, bet acīm redzot nav bijusi pareizā zīme, ir uzlikts kaut kas nepareizs. Ja? Bet pamatā mums ir jāsaprot, kad jābrauc pa to pusi, uz kuru pusi ripo bumbiņi, ja mēs uz šīs svītras uzliekam bumbiņu. Kāpēc es pieliku šos signālu stabiņus klāt? Signālu stabiņi arī mums it kā noteikumos ir jāsaprot, ka labā pusē ir ar svītriņu, te ir kreisā pusē ir ar divām atstiņām, bet ja mēs ieskatāmies, tad mēs redzam arī uz šīm te zīmēm ir šīs te slīpums. Un arī bumbiņa ripo pa tātad šī zīme ir labajā pusē, šī kreisajā pusē. Šie stabiņi mums kādreiz nodara, ir nepieciešami tad, kad mēs braucam, piemēram, sniegā, gaišā dienas laikā ir kaut kāds putenis, ja, un viss ceļš un visi lauki apkārt ir balti, un praktiski nav iespējams saprast, kur ir ceļa trajektorija. Tad pa šiem stabiņiem mēs varam saprast, ja, teiksim, es te uzzīmēšu, tad līkumains ceļš, ja, un te viss ir sniegā, un tad šajā posmā ir šie te stabiņi salikti. Ja? Un tad es varu saprast, vai man tam stabiņam jābrauc pa labo vai kreiso pusi. Tad kaut kā tā. Tas tā pa zīmi izvietojumu īstenībā līdz šim brīdim viss. Vēl es jums gribu stāstīšu par zonas zīmēm. Apskatīsim pašu svarīgāko zonas zīmi, kura gan mums nav satiksmes noteikumos minēta kā zonas zīme, bet kā norādījuma zīme. Tā ir apdzīvotas vietas sākums un apdzīvotas vietas beigas. Jā, mums uzreiz jāatcerās, ka šīs te zīmes zilā krāsā, kas noteikumos rakstīts pilsētas nosaukums, ciema nosaukums, šīs zīmes mums nav jāņem vērā. Tās ir turistiem, tās ir blakus sēdētājiem, uz satiksmes organizāciju šīs zīmes neatiecās. Jā, tātad, vērens sākās, un kas sākās? Tur vēreni beidzās arī labi. Bet mūs interesē šī te zīme, apdzīvotās vietas sākums, apdzīvotās vietas beigas, tad norādījuma zīme, bet kur principā darbojās kā zonas zīme. Jo tad, kad mēs aizbraucam aiz šīs zīmes, mums ir jāievēro visi šie te noteikumi, kādi darbojās apdzīvotās vietās, līdz mēs uz kādu no ceļiem pamanām šo te zīmi apdzīvotās vietas beigas. Ja, tad mēs tās uzzīmēs krustojumu, tad braucu iekšā, pagriežos, tur teiksim pa kreisi, braucu šeit, un šeit es skatos, kad ir šī te zīme apdzīvotās vietas beigas. Ja. Pretējā pusē šeit atkal būs zīme, kad sākās apdzīvota vieta, kāda no viņa tītas kalniņš sazīmēts. Ja. Kaut kā tā. Un kāpēc es šo zīmi īpaši uzsveru jau uzreiz? Tāpēc, ka šajā brīdī es gribu izstāstīt par ātruma ierobežojumiem. Tātad vispopulārākā Latvijā ir zīme 70. Jā, viņi ir uzstādīti ļoti bieži, un mums ir jāsaprot, kur šī zīme atrodas. Ja šī zīme mums atrodas apdzīvotā vietā, tad mums ir jāsaprot, ka šī zīme darbojās līdz krustojumam, un aiz krustojuma mums ātrums ir 50 km/h. Savukārt, ja šī zīme ir uzstādīta ārpus apdzīvotas vietas,
apdzīvotā vieta ir beigusies, tad mums ir jāsaprot, ka mēs braucam līdz 70, ar ātrumu 70 km/h, pārbraucam pāri krustojumam un mūsu ātrums ir 90 km/h. Tad ārpus apdzīvotas vietas 90, apdzīvotā vietā 70 un aiz krustojuma 50. Šādas zīmes ārpus apdzīvotas vietas ir Ķekavas virzienā, Jaunmārupas virzienā, arī CSDD eksāmena laikā viņas ir jāievēro, bet viņas ir jāatceras arī pēc eksāmena, braucot, jo šobrīd ļoti daudz ir dažādas ātruma mērīšanas ierīces. Diemžēl valsts budžetā ir diezgan lieli plānotie ieņēmumi tieši no satiksmes dalībniekiem. Līdz ar to cenšamies vienmēr un visur ievērot ātrumu, rūpēties par savu un citu drošību. Un tagad ejam pie zonas zīmēm. Tātad norādījuma zīmes, apakšdaļa zonas zīmes. Tātad kas ir zona? Zona ir ierobežots laukums, teritorija, kvartāls. Lielākā zona, kā jau es jums teicu, ir apdzīvota vieta, kur visas iebrauktuves un visas izbrauktuves, kur ir iespējams iebraukt ar auto, ir apzīmēta ar zonas zīmi. Šeit es izmantošu dzīvojamās zonas zīmes, ja tad braucot iekšā ir šī te zīme, zona sākas, zona beidzas. Šādas zīmes ir pilnīgi uz visām iebrauktuvēm un izbrauktuvēm. Tas pats attiecās uz visām pārējām zonas zīmēm. Teiksim, ir zonas zīme 50 km/h, tad, kur ir 50 km/h. Braucam iekšā šajā pašā zonā, piemēram, braucam iekšā ir 50 km ātruma ierobežojums, braucam ārā ir nobeigums. Tāpat tās var būt arī pieturas vietas apzīmētas, braucam ārā ir beidzās šī te pieturas zona, un braucam iekšā ir zona stāvvieta. Kaut kā tā. Vēl šeit piezīmēju viens moments, tad bija dzīvojamā zona. Dzīvojamā zona sākās, un ir arī šāda ceļa zīme 20 km zona. Rīgā tāda zona ir pie autoostas centrāla tirgus. Ar ko atšķirās? Abās šajās zonās drīkst braukt ar 20 km/h. Atšķirība tāda, ka dzīvojamā zonā priekšroka gājējiem, velosipēdiem, skrējriteņu vadītājiem, ja ir šī 20 km zona, tad viņiem priekšroka, protams, ir tur, kur viņiem ir gājēji pārējais, nogriežoties pa labi, pa kreisi un tā tālāk, bet visur viņiem priekšroka nav. Tāda ir šī atšķirība starp šīm divām zonas zīmēm. Dzīvojamā zonā ir problēmas bieži ar velosipēdistiem, skrējriteņu vadītājiem, kuri cenšas braukt pēc satiksmes noteikumiem kā automašīna motocikls. Ja, tātad viņi brauc pa braucamo daļu un cenšas ievērot šos te noteikumus. Tagad skatāmies Latvijā lielāko zonu. Ja, tad lielākā zona Latvijā ir pilsēta Rīga, mēs kartē redzam, ja, un tātad Rīgā visas iebrauktuves, visas izbrauktuves ir apzīmētas ar ceļa zīmi,
dzīvojamās apdzīvotās vietas sākums un apdzīvotās vietas beigas. Ja? Tad apdzīvotā vieta sākās, apdzīvotā vieta beidzās. CSDD braukšanas eksāmena laikā populārākā zona ir Kartupeļu iela. Šeit mēs viņu redzam. Šeit ar sarkanu līniju es esmu apvilcis apkārt Kartupeļu ielas zonas šīs te robežas. Jā, re, kur tas viss ir redzams. Un ar zaļiem punktiem nākošā karte, ja es esmu apzīmējis visas iespējamās vietas, kur šajā zonā var iebraukt, izbraukt, un visas šīs te zonas ir, visas šīs te iebrauktuves, izbrauktuves ir apzīmētas ar ceļa zīmēm. Apdzīvota vieta sākas, apdzīvota vieta beidzas. Tas ir īsi, konkrēti, centos kodolīgi un ceru, ka sapratāt arī ceļa zīmi, kas saucās zonas zīmes. Lai veicas!